Airu, nē, motorlaivā iesēžos pie Oto Marinaki. Jā, tieši tā. Es esmu atkal laivā un ne ar vienu citu kā ar Oto. Čau, Oto. Čau. Ko tu man šodien palīdzēsi noķert? Vai es palīdzēšu noķert, tas ir viens, bet mēģināšu palīdzēt Zandars. Labi. Vai būtu kāds līderi. Labi. Bet tā līdeks es gribu Zandars un savu. Nu, tad varbūt savs, jo pirms nedēļas izdevās 1,35 m. Jifikas jau 1,35 m Zandars, iedomājieties. Es pat esmu gatavs šitam visam procesam. Reku, mans inventārs tātad. Kamera filmējumā, tātad es priekš sama pat esmu gatavs. Redzat, kāds striķis man ir uzsiets. Ej, tu noskata pavadiņu fluorkarbonu. Mans Crazy Fish Arions, nu rītīgs, panoptika kāds, vai ne, ar testu līdz 28 grami. Un tieši tāpat inkvizītoriņš, aukliņas mūsu OK Top Sport Special Japāņu Edition 1.5 un šeit pat ir 1.2. Tā kā ar šiem rīkiem, ar Oto pieredzi, nu viņam ir kruta pieredze. Es viņu uzskatu par krutāko spinningotāju šobrīd. Karoči, tātad laivā ir 2 kruķeki, viens ir feederi, viens spinningi. Tieši tā? Tieši tā. Esmu augšu uz barotavu, viņam viņš uz gumiju ir. Jā. Tā kā maucam iekšā lielapē, mēģināsim parādīt jums, kā var uz mūsdienu tehnoloģijām skaisti vakarā un naktī, piekdienas vakarā un naktī pamakšķerēt. Tā kā aiziet, laižam iekšā upē. Kādā skaistā saurietā. Ceram, ka lietu mūs nepārsteigs. Neizsolu. Skaistas smukas pīlītes. Un maucam ripiņā. Dodam ručkā! Mēs tālu neesam pabraukuši. Un ko tu tur teici? Kas tur ir? Pirmais Zandars 70 plus, bet šitas vēl nav aktīvs, viņš nolaidās. Viņš vēl nav aktīvs, viņš nobijās. Ej, tu nos, jūs redzējāt, cik ātri? Redzējāt, cik ātri? Jā. Ir tur viens. Tādā, kāda notiks šīs dienas sope ekrānā. Teiksiet, nav interesanti, man personīgi nenormāli iepatikās. Nu tā iepatikās, ka līdz kaulam. Varbūt tāpēc, ka es esmu slims makšķernieks, es sevi varētu tā nosaukt, ja? Bet man tik kruti iepatikās tas ekrāns, Man patīk visvairāk tas moments, ka pirmkārt tu vari izvēlēties zivju izmēru kādu makšķerēt, mazāku, lielāku, ļoti lielu un tam līdzīgi. Un sirds saraujās. Viss saraujās tā, ka tu redzi, ka tā lielā zivs nāk pakaļ tam māneklim un bāms! Un ir cope. Un tad, kad jūs izmēģināsiet šo sajūtu, tad jūs redzēsiet, ko nozīmē panoptiks, ko nozīmē livescopes, ko nozīmē makšķerēt dzīvajā un tipa kā viss saka tupīt tajā ekrānā. Nav nekāda tupīšana. Rekord, čempiņš 3 vai 4 reizes met pusaktīvai zivī, a viņa neņem. Tas nenozīmē, ka tev ir ekrāns, tev ir laiva un tev viss būs uzreizām kulē, kā saka, jā, un kārtībā. Jātrāpa ļoti precīzi. 30 cm precizitātē ir jātrāpa, miljons metienu un tā tālāk. Tā kā arī ir sava tehnika, savus nenormāli miljonus daudz zināšanas nepavelti, ja, teiksim, lai kļūtu par čempionu. Nu, nevar to izdarīt 1, 2, 3, 5 varbūt pat gados. Tā ir nenormāli liela pieredze, azarts, budžets un vispārējais. Aiziet, mēģinām ieķert pirmo zivi. Reko redzējāt, noņēmu no makšķeres šādu te aizsargu mūsējo foršo, ko esmu uzšuvis priekš jums, priekš sevis. Šāds te aizsargs makšķeriem, spinningiem, rekord, hop, vienam galam, otram galam un nekas ar jūsu foršo feino spinnindziņu nenotiks. Saudzējiet mantas, kalpos ilgāk. Baigi interesanti, ka zivis ir tiešām daudz, bet neņem. Labi, rekord, es sagatavoju savu makšķeri, tātad tas ir Golden Catch Inquisitors, Ultegra spolīte, 1.5 aukliņa. Un rekord ir mana krāsu gamma. Tā, kas te turtīs. Mana krāsu gamma, redzat, ja? Šitāds krāsojums, tāds pats 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 krāsojums. Viss ir vienā neinteresantā krāsojumā, bet, re, kaut kas cits. Kāpēc man tā ir? Rek tikai izmērs gandrīz mainās. Man tā ir tieši tāpēc, kad reāli ķērās uz to krāsojumu. Nenormāli ķērās.
Nu tiešām tērāt, bet nu ir viss kaut kas cits arī, lai nav tā, ka ir tikai viens. O, te vēl viss visādi ir tā. Tā kā ņemsim, skatīsimies, ko mēs te uzliksim, bet noteikti jau, ka liksim kaut kādu šādu izmēru keitečiņu 5-8 vai kur ir, jā, te ir vēl viena svaiga paciņa vai kaut kāda piecinieka. Nu vēl šitais man ritīgi patika labam lielam zandartam, šis mums ir 6,5 īziks. Tulītās taisīsim montāžu. Priekš lielā žaņa panoptikā. Ko tu te dari? Kamēr testēju, vai ķersies? Tu esi mani gidē taisījies. Paskatāmies, kas tur ir. Paskatieties, skaists aparāts. Nu, smūgs zondars, tu beidz kāds. Kamēr es mānekli vēl neesmu pielicis. Mūsu, smoki dušiņa. Mūsu māsters necel. Viņš ir knapi lupņi, ēdēs paņemšu viņu mēs jauniņām. Nekas traks viņam. Nē, normāli viņi te. Šitā te čempionu ceļ iekšā zandartus. Vienkārši uzticās par saviem mezgliem. Jā. Ka izturēs. No. Kad 65. Nu, smūgs zandarts. Jūrinieks tā izstās, ja? Šitie jūras zandarts, jā. Garš, skaists zandarts. Redzējāt? Jūs redzējāt, cik skaisti tas viss izskatījās, cik ātri tas bija? Nu tiešām, es vēl neesmu. 6 minūtes. Es vēl neesmu, re, kur ir karabīnīti. Mēs esam 6 minūtes iekšā. Un pasieties, kāds mums ir skaists žanas. Vienkārši bombjos. Uzliksim uz lēns. Uzliksim. Šādi visi procesi noteikti tiem spinningos. 65,5. 65,5 jūs redzējāt tā, re, kur ir 65,5. Viņš tā viņu izvilka no ūdens, viņš saka, kāds sēsnieks, kāds mošs 65. Super, pirmās zivs vienmēr ir jāatlaiž. Tu zināji? Lai ķertos vēl vairāk. Jā, tieši tā. Tas bija ātri. Nu pasaka kaut ko, kāpēc? Kāpēc? Kāpēc tu mani tā jau apķēri uzreiz? Kādu, zin kā, kamēr ir iespēja pamakšķerēt, es labprāt pamakšķerēju pats. Pēc tam jau nebūs man tāda iespēja. Pēc tam es viņam tagad vēl vairāk pieejāšos, ka davai visu, es metu, nevis viņš. Tas arī ir tāda interesanta lieta, nu, laivā, kad labi, Oto šodien ir apņēmies. Viņš jau tā ir ritīgi izmakšķējies. Es esmu šogad pirmo reizi ar paniķi iebraucis, uz tādu ekskluzīvu copi, tāpēc viņš būs tik laipns un iedos man vairāk pamakšķerēt. Bet bieži vien ir tā, ka divi čomi iebrauc, un tad ir tā. Vienu zivi vienu met viens virsū, otrs virsū, ja ir viens ekrāns tikai. Un tad ir tāda baigā ņemšanās. Citreiz pat daži sadiršās ir dzirdēts. Tā kā tā, mums copa jau ir izdevusies ar vienkārši fenomenāli skaistu zivi. Tā kā braucam makšķerēt vienmēr un visur, un zivu var noķert tikai tad, kad māneklis ir ūdenī. Tātad pirmo sākšu rekur šo. Rekur man Oto iedeva trīšuburu, tātad rekur šāda te džigalva. Šis ir 5,8. 5,8 fats keiteči. Rekur tāda džigalviņa ar divām austiņām, redzat? Divas austiņas, nu lūk. Tātad šāds, un tūlītās Oto man uztaisīs stingeri. Oto taisa stingeri man šai zivtiņai. Lūdzu, šitai te. Lūk tā. Vajag nopiet no ģīmi. Bet man zin kā man, jā, ok. Man nepatīk, ka baigi pa tālu viņš ir. Tev nepatīk tālu? Nu, jā, man patīk, ka viņš būs šitā, kur pirksts. Būs tā, jā? Nu, nenormāli ātrumā viņš uzmasēja. Rekur tā tad augšā ir, te ir tas bez mezglas, jā, kaut kāds tur. Tieši tā. Šido arī mēs samus valkam. Tā, tad es pateikšu jums tagad tā, Oto uztaisīja mezglu tik ātri, tātad, ja gribat zināt, kas tas pa mezglu, viņš uzrakstīs jums to visu komentāros, vai arī jūs viņam varat rakstīt Facebookā, zvanīt, izīrēt viņu, cik tu maksā dienā īri tev? Dienā mums nav tā, ir vairāk atkarīgs no tā. Nu, cik, ja cilvēks gribat tevi iebraukt pamakšķerēt, nevis pamakšķerēt, bet saķert dzīves, redzējāt, viņš jau vienu noķēra jau, nu, cik tu prasi dienā? Rīgā ap Rīgu 200 eiro, 6 līdz 8 stundas. 6 līdz 8 stundas? Ja grib divatā, tad ir 300 eiro. Droši parādīšu, pamācīšu. Benzīns jālai pašam vai ne? Visu sēdzu, arī kātus iedod un mānekļus. No tā, viņš izdarīs visu pa 200 eiro, ekskluzīvs gids, special for you. Ar šādu te pazīties kādu laivu, normāli skaisti kuģis. Rīktīgs aparāts, ar uzdot kārtīgi bardaki, tāpēc jau ir ķerās. Neķerās tiem, kam ir kārtība laivā. Pastieties kāda laiva, tīma asakainie.
O, kur redzat priekšā? Do virsū. No, krasavčiks. No, pasēdies kāds kuģis. Tā, reko, man māneklis ir gatavs. Viņš izstās šādi. Augšā ir vienžabrāķis, apakšā ir trojņiks. Ja viņš piebremzēja, būtu jau jāmet man, bet es jums te rādu, ko es te likšu virsū. Tālāk man ir 0,4 fluorkarbons, kaut ir Oto ir tur nenormāli resns, bet man 0,4 šitādiem zandartiem mierīgi pietiks. Un manējā 1,5 aukliņa. Viss, āķējam mānekli virsū. Un dodām virsū. 70, 80. 70, 80, viņš kaut ko man te sauc. Baigais gids, ne? Pats ķer un es vēl neesmu nereiz iemetis. Krasavčiks. Rekur, tā es uzliku. Karabīnīte parastā. Mistral karabīnītes pie sevis veikalā. Okcopītā esmu paņēmis. Tur gan lašus, visa izmēra. Nu labi, Zviedrijā varbūt diez vai viņi turētu. Nu, lūk, šāds te māneklis. Kāpēc tas trīsžuburs apakšā? Ne tāpēc, ka es esmu alkatīgs, bet bieži vien viņš paņem šādi. Tikai līdz šajienei. Āķi neievāli augšējo iekšā. Ja viņš ir pusaktīvs, neaktīvs. Viņam arī bija tikai viena āķītī. Tā kā, no? Tāpēc tā. Normāli, desa, normāli zivī. Strādā baigi. Labi, es gribu pirmo metienu uztaisīt. Tā, rekur otru māneklu taisīšu pats. Nu labi, stingeri paprasīšu viņam. Šāds te zandarbaits, forktails saucās. BKK trīsžuburs, kaut kāda gorši pareizā izmēra. Un skrūgalu. Visi makšķerē uz visu kaut ko tajos paniķos. Es makšķerēšu uz skrūgalu. Mēs tātad paņemam šo skrūvējamo galviņu ar karabīni. Piegraužam zivtiņu tā, lai viņi smukāk, feināk, gludāk. Čik. Skrūvējam iekšā. Redzējāt, cik man nopietnas ģīmes, ka es to darīju. Tas ir tāpēc, lai viss būtu baigi precīzi. Redzat, kā viņa precīzi pieslīpējās ideāli. Nu, redzēt? Tāda skrūgala, forši tas, kad viņa arī lokās. Tā džigala ir stulbi, kad viņa līdz tejienē un zivs nelokās. Šobrīd viss lokās, tāpēc arī sportisti, krūtie spinningotāji, liek augšā arī tā kā to mīksto stingeri. Tev arī bija mīkstais augšā, ja? Tikai vienīgi. Nu, redz. Rekurī viņa māneklis. Redzat? Augšā ir trīsžuburs un šeit trīsžuburs, jo viss māneklis pilnīgi lokās kā nēģis. Kāpēc? Plēsējs, nevis sit, nevis kož, bet viņš ar vakumu sūc iekšā un šis viss salokās. Ja ir džigala, kā piemēram man, tam māneklim rekur šim te, redzat? Viņš lokās tikai līdz džigalai. Tam visam ir vēl viens noslēpums. Pirmā super feature. Tā, rekur šo montāžu taisa tā. Redzat, kā rājās viņš? Smuka mēs viņu piemēram. Un iedzenam iekšā. Redzat? Skaisti? Viss lokās. Un te mēs ieliksim stingeri. No noti. Tāpēc, kad mazāk lēš gumiju. Arī gumija manava. Tieši tā. Jo viņa izraujās ārā momentā, kad ir āķis ieķēries. Un viss, un gumiņa vaļājās ārā. Redzēt, starp citu, tur, man liekas, varēja redzēt, ka to zandartiši noķēra. Labi, Oto, taisam otru stingeri. Oto saka 12 metri. To mēs darām šādi, man liekas, ka nebija 12, ja? Jā, bet viņš ir labi, viņš nāk pie manis tieši. Nāc tuvāk. Vēl. Es nogribu, ja? Nogribu, vai ne? Un viņš ir šlosās. Viņš dara šitādi ņem. Šitie neņem. Bet es jau esmu garām, ja? Jā, viņš ir traks. Viņš gaida bišķi vēlāk. Viņš gaida vēlāk? Mans pirmais žants iet garām. Vienīgi būtu jau labi. Uz lielo, ja? Cik lielu? 7-8 solis par 9. 7-8 par 9. Tas ir kaut kas, kur ir šitāds? Plus mīnus. Šitas ir 8. Tā, reku man abi kāti ir gatavi. Uz viena man ir Gecko frapiņš 5 inči. Un šeit ir zandarbaits 6,5. Lūk, vītēls un šitāds. Viņš man atkal neļauj mēst soleču, bet labi, lai viņš pamakšķerē. Viņš tur tas 5-6 stundas vispār neko nedarīs, kā laivu grozīs tikai. Tā, bet man ir vēl jāatrod tas lielais. Ko tu teici, ka vajag bešinu lielo, ja? To redzēs uzreiz. Pagaidām. To uzreiz redzēs, bet man jāsagatavo, jo man jau savēji arī. Vai tu man arī kāds vari iedot kaut kādus? Jābūt vienkārši, ka tā ir. Reku, redzat kāds man ir spaties, kāds vītēls, redzi? 8. Pag, reku man ir? Vai te nav? Tieši tā. Tieši tā, flu āķīts vienīgi te ir. Blīn, 12, bet uz šitā.
Bet pilnīgi pietiek, viņš parasti stāvošs lielais. Tas, kas ir. Ok, un šitā desa man ir viss. Un viena makšķera man vēl ir samiem. Rekur samiem. Samiem? Večiki. Jā, tā, ka man nekā nav. Pasies, cik man daudz mānekļa. Man samiem ir tāds mānekļs, ko tu pat nezini, ka man tāds ir. Skaties. Kā viņš nav noķēruši šitu. Paskaties, kas man ir samiem. Redzi? Vai nav skaistums? Neaprakstāms. Izcil. Es šito arī uzlikšu tu samu makšķeri un mauksim visu. Man ir zivs. Nē, tas ir tikai māneklīts uz samu. Šitāds te. Māneklīts uz samu. Visi 3 kāti man ir gatavi. Tagad man vajag tikai dabūt prom no pedāļiem auto. Paskatieties, kāds ir saulriet. Paskatieties, kāds skaists vakars. Tikai tāpēc mēs viņu redzam, ka mēs esam šeit uz ūdens, nevis mājās pie teļukiem. Mēs esam uz ūdens pie teļu. Mēs esam uz ūdens pie teļuka. Tas jau ir ļoti svarīgi. Ir lielais zanders. Ir lielais zanders? Jā. Kur ir? Kur viņam jāmet? 10, 11, 12. Jā, Kurš viņš ir? Kuram zanders? Hurrā! Kā tur jāceļ viņa ārā ir? Kas tas tāds ir pa zandarts? No, tāds agadās. Bet varā. Šitas saucās met vienam paņem cits. Šāds te? 43. 43,5 cm zandartiņš. Smuks jau viņš ir. Pastieties, reku paņēma. Zandarbaits šitādu te gumiju. Šitāds te zandartiņš. Paspīdiņājam tā. Reku tāds te smukulīts. Bet paskatieties, gumija. Vēl viena gumija. Un viss. Rani? Nu, lūk. Bet ielika pirmais. Mums bija ļoti daudz follow-upi. Bet rekur pirmais mums ievēlēja. Šitāds te skaistuļa. Darām tā. Buča. Un tā kā ritīgi, ja īstie palisti šitā te. Hopā. Pirmais ir. Ai, bārdas. Tu redzēji, kā? Pasieties, kas mums tur lokās. Tu, labi, ka izturēji visu. Jūs redzējāt? Redzējāt, kas tur ņemāt? Vai es man liekšu. Kas mums tur ir? Jānoslauka ekrāniņš. Aha. Sīks zandartiņš. Sīks zandartiņš? Ai. Nu, pasties. Bet viņš ielocīja, redzēja, bļā, viens. Kā aizgāja. Jā, bet Krišjānis bija uzdevuma augstumos. Krišjānis bija uzdevuma augstumos. Redzat? Redzat, kāds skaists zandarts? No, vai nav smukulis? Paskatieties kāds. Rekur ievālēja vēderā, bet es uzsmērēju Maihem smēri. Un Oto, tu vari ņirkt vai neņirkt. Atceries, es uzsmērēju Maihem. Un mums ir pirmais skaists kādi 50 kapeikām. Uz Zanderbait Moonshine, uz mana foršo gumiņu. Rekur ir šitā te. Super. Yes! Mums ir pirmais. Tūt nomērīsim. Paspīdīgi aizmēr. Mums ir 53 cm pirmais skaistulis. Šo paņemšu vakariņām vai rītā brokastīm, jo taisamies mēs no rīta braukt. Tā kā šis točni brauks mājās. Un mums ir otrais, man jau ir otrais, kopā ir trešais. Un lēnu garu aktivitāte ir jūtama. Tā kā mēģināsim audzēt izmērus. Tā, 53 ir. Tagad nākošais būs 60. Tā mēs reko redzam, Oto slidina. Un skatāmies tādu, redzat, cik daudz punktiņi. Tie punktiņi šitie te, tās ir visādas baltās zivtiņas, ir brekši, ir lieli brekši. Šis laikam ir zandarts, jā, Oto? Tas ir zandartiņš. Tas ir zandartiņš kaut kāds, pie 50 varētu būt. Jā. Nu, lūk, mēs meklējam tādus zandartus, tad mēs metam virsū vizuli un mēģinam viņu apčakarēt. Jā, tas tā. Nu, lūk, un pagaidām zandarts apčakarē mūs, jo ir diezgan daudz, kas nāk līdz un neņem. Tā apmēram notiek panoptika cope. Kas mums te? Mums te ir nākošais. Mums ir nākošais, kurš ņemās, Likās, ka nebūs mēr. Kā psiho.
knapi, klausies viens... Ej, viņš tu norausies, es teicu, ka norausies. Norāvās. Norāvās. Bet viņš knapi lūpiņā bija. Viņš bija knapi lūpiņā. Kas mums te? Mums te ir nākošais. Mums ir nākošais, kurš ņemās... Likās, ka nebūs mēr. Kā psiho. Knapi, klausies viens... Ej, viņš tu norausies, es teicu, ka norausies. Norāvās. Norāvās. Bet viņš knapi lūpiņā bija. Viņš bija knapi lūpiņā. Reku, kaut kas mums tur ņemās psiho. Mums tomēr ir trešais, ne ceturtais. Uj, smukulīts pasiedies. Yes! Nu skaists. Skaists zaņģiks mēra. Nu, ka šīs ievaļīja. Opā, nu davai nāc. Yes, parādies cilvēkiem visā savā krāšņumā. Paskatieties, kāda skaista zivs. Redzat? Un uz keiteču 6,5 smuki pedali tēliņā, jo labi iezvanīja. Juhu! Labs, ne? Nakts zandariņš 2 stundas, 4 zivis. Visas smukas. Kaut kas ir neslikts, ev. Pasieties, kā pumpēja makšķeri, jau var redzēt. Labs, labi iezvetēja. Nu, cerams, ka tas zandarts ir. Eit, nos, ka pumpē. Baigi tāldi. Labi pumpē. Davai, kaut tas būtu zandarts. Uz mani arī jau pasieties, kā kāds. Nu, davai, parādies, lūdzu, vismaz parādies. Pasieties, kā kātam pumpē. Eit, tu nos, nu. Jā, Jū! Ko viņš ir? Yes! Yes, rekur strādā meistars ar saviem paša stingeriem, bet viņš ielika, ja? Pastieties, kas pasīja. Viņš te nelēkā. Pastieties, ka es viņu turēšu tā. Ir, ja? Ok. Wow! Nu, mēs esam tikuši gandrīz, no, cik varētu būt? 70 ir, ne? Nu, aptuveni. Aptuveni, smukāts 2,5. Skaists zandarts, Oto, paldies tev! Pastieties, kā viņš ievafelēja iekšā to mānekli. Jēj! Es kā fīderis, nu kāds fīderis? Es jau arī zandarts man patīk makšķerēt, jūs jau redzat Facebookā, jā, nu super, bet no laivas tiešām tās emocijas, kad viņš nāk pakaļ un ir paukšs no kosmo belziens. Tas ir to vērts. Ņemiet gidus, brauciet, ņemiet spinningus, brauciet vienkārši makšķerēt, jo es esmu no krasta noķēris 5, 6, 3, 4. Viņi visi dzīvo upē. Zivtiņas var noķert, kad māneklis ir ūdenī. Nu, pastiet, es esmu laimīgs, es esmu tiešām skaists laimīgs. Ir 1:30 naktī, man negribas gulēt ne grama. Yes! Skaistulis. Tāpēc, kad es zinu, kāpēc. Man sapinosies rast. Vai. Oto, kas tev tur ir? Līdaks. Parādi. Līdaka, tu jau svolači meti līdakā. Tāpēc viņi tā stāvēja. Tu jā, jo viņa stāvēja uz leju, vai ne? Jā? Kotiņam ir līdaka skaista, vai tu nav? Nu, parādi. Davai cel augšā, vai tu viņu uzreiz āķies no? Opā! Bez cimda nav ko darīt. Jā? Oto, ķirurgs. Ai, tu viltīgais, hitra žopīs. Skaisti līdec jau. Izslēdz to savu fanārā. Kāda notiek procedūra? Pēc iespējas, Notiks ar kaut kādām lielākām stangām. Ok. Parād to līdeci. Parād cilvēkiem to līdeci. 65. Smuku līdaka, nu? Jā, bišķi asins, bet tā asintiņa ir knāpi no žauniņa. Jā? Jā, lēna. Šo, super. Viens āķis ir, otrs arī. Šo, viss. Skaisti. Paukš. Krasavčiks, nā? Un turpinām ķert zanders, ja? Jā, līdaks, ne. Skatieties, kas mums te? Tā. Man bija sapiņķējusies zivtiņa, tāpēc man nepaņēma tā līdaka. Reka, mums ir skaistuļi. Ai, skaistuļi, ja? Rekur čiks. Un rekur čiksit, ja? Smuki zandarti. Mēs viņus bišķiņ papeldināsim, pēc tam izdomāsim, ko mēs gribam vakariņās. Nu, un tad jau kādam paveiksies.
Mums ir kaut kas labs, dāmas un kungi, paskatieties, kā tur šļaka tonojās. Redzat? Tokendīti. Pastieties, kādas tur acis spīd. Pastieties, kādas tur acis spīd. Tas ir tas, kāpēc mēs braucam uz šeit otiņu. No, tas ir kas tas tāds ir? Tas ir zandartiņš. Tas ir viens no šitiem, Tas ir zandartiņš. Tas ir viens no īstiem. Stop, lai viņš nespasiho, nespārdās. Pastieties uz Arionu. Un tiešām nemeloja. Testiņš, maziņš, kātiņam, visi kārtībā. Zvana tikai, eit un paļāviens, bača 36%. Bet pastieties, kas pa zivi. Un kur ir māneklis? Pastieties, kas pa zivi. Māneklis ir tur, kur viņam ir jābūt mutē. Šitas ir 70. No šīs ir parāto zivi. Op, uzmanīgais, spinīgais paliec. Ui, labs. Pasaka, ko viņš izvēja? Ej, tu nost, jūs redzat? Man jau kā parasti, kā Krišānim ir visādi prikoli video. Lūdzu. Zandarts. Ja? Čomiņi, savi čomiņi. Iebarosim. Pastieties, redzat? Vēl kaut kas viņam ir mutē. Ko mēs iebarojām? Nu, kas ir mutē? Vēl kaut Kas ir tur. keiteļi? Nē, tur ir vēl kaut kas. Ja? Ej, nu parād to zivu. Parād to zivu, kā viņi izstās. Pagabiši. Ūdens. Nu parād. Ej, labs, ja? Jā. Ej, tu no skaists zandarts. Bet viņu noķēru es. Tas ir mans 4. šīs dienas zandarts. Kā es jums solīju, mēs ejam augumā. Mēs vairs nemetam pa 50, 55 vairs nemetam. Metam tikai pa lielajiem. Nu, un pastieties, kāds skaistots. No, parād mānekli, ja? Redzat? Un atkal uz manējo pedala. Oto ir pretenzijas pret pedal teilu, bet man nav. Kas ir tas? Tas nav ņuņaks kaut? Nēģis. Jā. Eko nēģītis. Zandarti lasa visu pēc kārtas. Skaisti? Nu, iedom un parādi manu zivi. Yes! Nu, pastieties. Nu, kā jums patīk? Es teikšu tā, es drīz pirkšu laivu. Nevis laivu, bet laivu ar laivu. Un ķeršu šādas zivis. Wow! Nu, fantastiski, vai ne? Fantastiski. Pofik 2:30 naktī. Mēs maucam. Ir tikai 2? Ir tikai 2. Fantastiski. Oto, tev paldies par šīm emocijām. Viņš ir krasavčiks. Dadzīs. Viņš teica, ka dadzīs, un dadzina jau arī. Pastieties, kas mums tur ir. Mums tur ir nākošais čalis. Nākošais čalis ir. Yes. Reko šitāds te smukulīts, redzēs? Šis ir kaut kāds normāls, kaut kāds pie 60. Ideāli. 6. zivs. Skaisti. Ceļam augšu. Redzat? 0,4. fluorkarbons. Tur viss ideāli. Nav nekāda problēma. Viss ir labi. Kā jūs redzat, māneklis ir akal īstais. Redzat? Redzat, kurš māneklis ir? Šis māneklis šodien ir vienkārši ārpus konkurences, kā arī pagājušo reizi. Nu, skaisti. Skaistas zivis. 50, nu labi, 50 kapēkām. Perfekti. Reko, redzat, stingarīši. Viss tā kā jābūt. Reko, mums ir skaists zanis. Skaists kārtējs žanis uz pareizo gumi. Bet paskaties sev. Paskaties, kā viņš ielika iekšā. Zandartiņš tāds 50 centimetri. Kur ir mans keiteķi? Eitam, nu, kur viņš ir? Nav, pacel bišķiņu augšā, lai es viņu paņemt. Es teicu, ka būs vēl uguņošana. Super. Skaists žanītis. Kārtējs mums kaut kāds 10. štoļ. Jā, nevairāk. Jā, nevairāk. Smuki. Smuki. Cik vēl copes? Un keiteči tidiju. Skaisti braucam makšķerēt. Lēnām saulīt jau sāk nākt augšā. Un viņi vēl ķerās. Es paņemšu no. Ir, iest. Labs? Jā. Smukucīts.
Oto attaisno savu vārdu. Tā ir, tā tur žurka. Nu, bet to arī attaisno savu vārdu. Mēs dzināmies kā pēc liela zandarta, bet mums galā ir pipiu kārtējā zaļā, bet tas nav jau. Jā, tu izlidot uz slīviņi. Nu, smuka zaļā. Redzat, jau ir ārā gaišs. Mums vēl ir kāda stundiņa palikusi, lai iecopētu vēl savu, manu mūža točna zandartu. Un vispār beigtu šo skaisto nakts copi. Bet rekur, jebkurā gadījumā paskatieties, mums ir šāda skaista zaļā. Uz zaļu gumiņu. Bet kā mēs čakarējām viņai prāta, haidī, bet kā Oto domāju, ka tas ir Žanis. Davai parād to smuko zivi. Skaisti. Kad 8. Skaista apčakarēta zivtiņa, bet smuka sporteri, ne? Bet smaržo gan nelāgi. Nelāgi smaržo. Smaržo pēc zandarta. Super. Maucam, cīnamies pēc pēdējām minūtēm. Un tad jau būs apkopojums, bet 10 gabali mums jau točni ir laivā. Ja ne vairāk, ne? Vairāk. Veselu čūpu mēs smuki saķērām, jā. Lielākais bija, 3 nebija, bet cik bija 72? 72 vai 73 centimetri, jā. Nomāja papelēja. Šitas iezvetēja, kā jābūt. Ir vienkārši, tu saprot? Vienkārši tā, kā jābūt. Viss skaisti ņēma un paņēma. Paskaties. Ņēma un paņēma. Nav jau ko teikt. Ņēma un paņēma. Kārtējais 50 plus Žanīts. Skatieties. Gumiņi, viss jums uz delnas. Vajag tikai, cik laivu maksā? Vajag tikai laivu, ekrānu, motoru, Merkuriju. Un viss notiek, vai ir foršs čomus. Ideāli, fantastiski top. Man ļoti patīk. Šis Žanīts labi, mēs viņam iedevām. Viņš smuki bija, atraktīvs un komunikabls, ja? Ideāli. Man jau kaut kāds 11. šovakar. Super. Rekur šādi te. Ielika. Labi, BKK āķi. Pilnīgi super labi. Un skaisti 50 kapekā žakūcīts. Super. Mums vēl ir pavisam drusciņ. Brīdis. Un tad ir jāskrien. Kam hokeju spēlēt, kam pagulēt, kam fīdera mači. Amen. Mēs beidzam šo fantastisko copi. Motoriņu laižam iekšā. Noķērāmies skaistus, redzējāt ļoti skaistus zandartus. Tā kā, ja ir iespējas, tiešām zivis Latvijā un upēs ir šādi cilvēki, kas spēj jūs atvest, iedot, parādīt tā, lai jūs arī varētu noķert. Tā kā vienkārši fans, es jūtos izcili apmierināts. Šobrīd ir 6 no rīta, iebraucāmies 10. 8 stundas pagāja kā 1 sekunde. Tā kā, es esmu vienkārši izcili apmierināts. Kā jau iepriekšējo reizi, nekā tiešām jauna, šī neejošā krāsiņa vienkārši izrādījās izcila. Tieši šajā te 6,5, kur ir tā pats rekur, laikam viņa ir. Lūk, šajā te 6,5 izmērā Easy Shiners, šajā te krāsiņā uz šo laikam arī 1 vai 2 noķēru. Šie netika pie mešanas, tā kā gandrīz vai var iepirkt kaut ko tādu, kaut ko nelielāku un viss notiksies. Tā kā braucam makšķerēt vienmēr un visur, pērkam laivas, pērkam ehalotus, pērkam makšķeres, pērkam mānekļus un viss būs. Protams, ja to var izdarīt, jo reāli, tā tas dzīve ir. Ja ir iespējas, tad reāli ir iespējas un tiešām var noķert tās zivis. Ir cilvēki, kam ir saprašana un tā tālāk. Es jau pa kaut kādiem 3 gadiem diezgan labi esmu panoptiku iemācījies. Kā tu, Oto, varētu novērtēt manas prasmes panoptiku copē?
Zini kā, tā ir grūti novērtēt prasmes, vai novērtēt izaugsmi. Es atceros, kā bija pagājuši gadu, un es zinu, kā ir tagad. Nu, daudz vienkāršāk man jau arī bija. Daudz, ko pat nevajadzēja iesprost savu pieckapeju, ja tā var teikt. Tu visu lieliski izdarīji. Noķēri, tāpēc arī daudz dzīves. Ideāli. 11 zandarti, līdz 3 kg es nenonācu, bet ļoti tuvu, man liekas, lielākais bija 72,5 centimetri. Nu, pārīti ļoti labus, skaistus 90 kapekām redzējām. Ja, nu tās 90, 92 varbūt, ja. Nu tāds smuks pie 8 kg, nu viņi galīgi nebija kustināmi. Tā kā nav tā, ka uzmet, ņem un viss notiekās. Tā kā braucam makšķerēt vienmēr un visur, jo zivi var noķert tikai tad, ja māneklis ir ūdenī. Bet Oto ir gadījies arī kā? Ka līdeki izlaic pakaļ. Nevienmēr. Tātad obligāti ir jābūt uz ūdens un vēlams māneklim ūdenī. Labi, čau, tiekamies jau. Tu to redzēji pakaļ.